Dārgais klient, paldies, ka izmantoji pusdienlaiks platformu mūsu pirmajā pastāvēšanas gadā. Šis bija izaicinājuma pilns gads, un mēs daudz esam paveikuši. Šajā gadā mēs palīdzējām administrēt ēdināšanas pakalpojumus vairāk nekā 240 skolās un bērnu dārzos, kuros notika ap 48,000 ēdināšanas pasākumu, nodrošinot maksas vai bezmaksas ēdināšanu vairāk nekā 16 miljonus reižu. Taču mēs kā platforma nevēlamies apstāties pie ēdināšanas pakalpojumiem. Mēs esam apņēmības pilni piedāvāt katrai ģimenei vēl vairāk. Pirmkārt, mēs kļūsim par Miliju. Otrkārt, mēs atklāsim vietni, kur arī citu pakalpojumu sniedzēji varēs piedāvāt abonējumus pakalpojumus ģimenēm ar bērniem. Mēs nodrošināsim, lai mūsu platformā pakalpojumus sniegt varētu tikai īsti un licencēti uzņēmumi. Te jūs varēsiet vienkārši atrast nepieciešamo pakalpojumu un pierakstīt tam bērnu, kā arī, protams, samaksāt, tāpat kā to darījāt ēdināšanas gadījumā. Treškārt, mēs veicam pilnīgu ģimenes konta pārveidošanu un ieviešam jaunas funkcijas katrā tā sadaļā, lai pamatīgi uzlabotu lietotāju pieredzi. Vislielākās izmaiņas skars konta lietotāju pārvaldību. Turpmāk jūs varēsiet pievienot otru vecāku, kā arī piešķirt piekļuvi profilam jūsu bērniem, lai arī tie varētu aplūkot savu kalendāru. Bet tas nav viss. Jūs kā vecāks varēsiet pievienoties arī vairāk kā vienai ģimenei. Bet tas arī nav viss. Arī bērni varēs tikt pievienot vairākām atsevišķām ģimenēm, kuras varēs kopīgot informāciju par bērnu nodarbību kalendāru. Vienkāršāk kļūs arī kavējuma pieteikšana, ko varēs veikt masveidā. Un visbeidzot, e-naudas maciņā būs iespēja eksportēt vēsturiskos darījumus. Lai visas minētās izmaiņas būtu iespējamas, mums nācās veikt dažas būtiskas izmaiņas mūsu privātuma politikā un e-naudas maciņa atvēršanas un apkalpošanas līguma nosacījumos, kuras stāsies spēkā 60 dienu laikā. Būtiskākās izmaiņas ietver: pirmais ģimenes vecāks kļūs par ģimenes administratoru ar īpašām tiesībām, aicināt citus lietotājus, pievienot bērnus un izlemt par kopīgās e-naudas atpirkšanu. Par cik mēs ļausim turpmāk kopīgot informāciju par bērnu profiliem starp ģimenēm un ļautiem piekļūt platformai, arī tam būs nepieciešams attiecīgais juridiskais pamats, ko mēs pievienosim. Jaunais zīmols, kā arī jaunā funkcionalitāte un dizains tiks ieviests pakāpeniski pēc 1. septembra un jaunās ēdināšanas sezonas iesākšanās.